izlasīju. Man viss apmierināt. Mēs varam parakstīt, bet tikai pirmdienas esmu aizmugta. Jā. Čau! Jā, tieši tā. Līdz pirmdienai visu labu. Oi, sveiki! Klausies, tu pagaidi bišķi mīklīti, ja? Es nevaru. Līdečka, esmu aizmugta. Šodien darbu beidzām līdz pirmdienai. Klausies, man kaut kāds uztraukums. No paša rīta nezinu, kas ir. Zāles dzēru. Šitā zāles būs labākas. Kas tas vēl? Es tev saku labākas būs, redzēju. Klausies, man arī ziņas. Labas nav. Kas ir? Tas tavs pipariņš. Īstenībā nav nekāds zelta gabaliņš. Te tavai nozapējā mašīnā jau numuri citi pārskrūvēti, un tā nopārgota kaut kādam tur redzēt Ventspils oligārkam. Nē, tā nevar būt. Bet tā ir. Ko tu tagad stāsti? Tā nevar būt. Nevar. Ot bija man kaut kāda sajūta. Bet klausies. Bet kā nekā, pipariņš bija mīkšķermanīgi un ļoti uzmanīgs. Nē, tā nevar būt. Bet to džipu, bez to džipu es nopirku 2 nedēļas atpakaļ. Mans baltais salons ar rozas stūri un Zvarovskim kristāliem. Tu gribi pateikt, kā aizgāja pie kaut kāda veča uz Ventspili? Jā, pienāc pils gotiņām paganīties. Nē, tā nevar būt. Es vispār neticu, ka mans pipariņš var to izdarīt. Nē, neticu. Bet izdarīt? Kamēr būs citi pierādījumi, tad es varu kaut ko citāku padomāt. Bet tā uz cilvēka nedrīkst slikti runāt. Nē, labi, tad dod man 24 stundas, uzzināsim, kā viņš dzīvo un ar ko viņš elpo. Ja tu netici man, varbūt bildes derēs. Bildes? Jā, bildes. Sākumā zini ko? Vajag pazvanīt mūsu agentam. Zinu, jā. Un viņam es ticu, jā, un lai viņš pārbauda. Un pazvani un pasaki, ka Rozīti slikti un vajag palīdzību. Bet bildes? Jā, tas pipariņš, viņš tā ir kas. Uzvedās tā nesaproti tā gluži, ja? Labi, bildes deres. Lai es varu redzēt ar saviem acīm, ja? Bet klausies, lai neviens par to nezina, tu dzirdi mani? Tu mani apbižo, Roza. Ne pirmo, ne pēdējo reizi kaut kā tādu dabūnu cauri. Un vispār, tagad vajag beigt cepties, pabeigsi darbu, aiziesim izvērtāties uz 4 baltiem zirgiem. Tu viņai šodien no hito vakaras. Tu nenormāli. Ko tu tagad piedāvā man? Kā es varu aiziet tādā stāvoklī? Man tikai nozagāt džipu ar pipariņu nav kārtībā, jā? Bet kā? Nē, es nevaru. Un kas būs, ja es aiziešu? Rīt no rīta visas avīzes, visas žurnāls būšu uz vaka? Tā, es veikšu dzīvi, protams ir reiķings, iet uz augšu, bet padomā par mani. Labi, tad braucam uz Dubaju. Šeikus pavērsimies, Azīzu uzmeklēsim. Nenormāli, traka bāba. Ko tu piedāvā man? Mums pirmdien preskonference abam paredzēta. Un paskaties, man jaunais līgums jāparakstā arī. Kā vienā, pagadi negribi tā, izdomāsim kaut ko citu, Pagaidi. Braucam uz Dublinu. Ko es vēl tur pazaudēju? Lasīt sēnes man piedāvāsi. Tā, vīriju brauktā sēnes lasīt. Tur vispār mūsu puieni dzīvo. Jā, ar rudzu puķi.
Kur tā Margrietiņa varēs tikt? Cik reizes bija piedāvāti un koncerti un visādi pasākumi? Piedzemdēja 4 bērnus, veselu balagānu. Nu jā, tad vēl tas vīrs, kur viņa nevienam nerāda. O, tieši tā. Nu tad braucam divatā. Bet nezinu. Bet puinis, jā, tā mana draudzene laba bija. Mēs tur ar pušiem, tur visi šuri mūri, tur bija interesanti. Bet to rudzu puķi negribu gandīt, ne dzirdēt, ne redzēt. Tu zini, un es atceros to laiku, kad 3. kursa mums bija koncerts. Jā, Opijā. Un viņa nodziedāja manu dziesmu. Nekad viņai nepirostu. Tu gribi redzēt, kā es varu to pasniegt? Nu рада рецепт. Ну, кто не знаю, сочиняет слухи зря, что живу я без печали и забот, что на свете всех прекрасней это я, и всегда и во всем мне везет. Так же, как все, я по земле хожу, и у судьбы, как все, счастье себе прошу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И у судьбы, как все, счастье себе прошу. Nu, tu redzi, kā es varu? Nu jā, īstenība, neko pielikt, neko apņemt. Es arī tā domāju, звезда звездучая. Bet klausies, nav slikta ideja. Es gribu braukt uz to Dublinu, lai ar to rudzu puķi kaut kā tikšu galā. Nu labi, tad es mēģināšu sazvanīt Buļeri. Jā. Bet tu par to laiku mēģini atrast biļetes līdz Dublinai. Ceļu tālāk es jau atradīju. Ok. Kā numurs jāatrod. 4 brīvas vietas. Šodien varam lidot. Skaisti. Nu, čau, Buļerīt. Cik neredzētas, nedzirdētas. Kā sokās, kā klājās. Varam nepriecāties, klājas labi. Nu, skaidrs. Man viss kārtībā, kā parasti, jā. Klau, mums te rozi rašā ideja. Ko jūs sakāt, ja mēs atbrauksim pie jums uz nedēļas nogali? Ai, sapriecājās. Čau, puiene, čau, draudzenīt. Nu, vienājies, jā? Nu, jā. Nu, tātad, cik es saprotu, ka jūs piekrītat. Labi, biļetes skatos ir nopirktas. Un tad mēs rīt no rīta būsim pie jums. Jā. Bet pagaid, kā līdz jums tur bija jātiek? Pa Main Streetu līdz galam un māja labajā pusē. Nu jā, skaidrs, labi, ja tā līdz rīta atnāc. Nu ko, biļetes nopirktas, puiene sazvanīta, tad nav ko tas tagad sēdēt. Jā. Jālasās kopā un jābrauc. Jā, līdz mašīnai pēc 4 stundām. Nu tad vispār, zinot tevi. Nu, bet man vajag pie frizieru un kaut ko uzvilkt izdomāt. Jā, pie friziera. Tās nav frizieras, tas nekur nepaspēs. Mēs no savu kompju un skrienam savādāk. Vai, nu pagaid. Un klausies, tas baltas kurpītes būs labi, jā? Jā,